piecgadnieki, 27. nedēļa, G burti, taisīsim gaļa gleznu. Te mēs varam atrast dažus gaļus, paskatīties, kādi viņi ir, izpētīt seksti, asti, kādai formai ģeometriskai ir līdzīgs gaļa korpus. Acīmredzot, 3 stūrveida, tas būtu vissaprotamākais. Un izrullējam lielu plastu, vienu plastu priekš gleznas pamatnes un otru plastu, no kura mēs piegriezīsim dažādas gaļa detaļas. Un saformējam rulējot gleznas maliņus, lai skaistas ir. Nu, tagad piegriežam gaļa galveno 3 stūrveidu formu. Mēs varam dažādi darīt. Mēs varam iedot jau izgriezto fotogrāfiju, bet ja mums nepatīk šie trafareti, tad mēs tikai noliekam priekšā šo gaļu fotogrāfiju un mēģinām paši piegriezt šo formu līdzīgu. Un pēc tam pieveidot. Skolotāji iedod jau bērnam gatavu kvadrātu formu. Un tad mudinu griezt no stūra līdz vienas malas viduspunktam. Un tāpat no otru stūra. Un ir iegūts 3 stūrs. Nu, tad var veidot gailītim mugurai šo te ieliekumu. Paceļam stūrīšus uz augšu un ar pirkstiņiem iespiežam līniju uz vidu. Un pieveidojam galvu uzreiz. Pielīmējam. Nu, līmējam tā, lai pietiktu vietas arī kājām vēl un sekstei. Nu, tāpat ar pirkstiem izveidojam seksti, kājas. No kvadrāta izgriezt tādus robiņus un atkal pieveidot. Atceramies, katra detaļa ir jāpielīmē. Atstiņu ielīmējam, kanapē kociņu piespiežam un iegūstam arī acu zīli. Asti mēs veidojam plēšot plastu. Tad, kad mums ir tāds neregulārs plasts, mēs viņu šādā veidā ar pirkstiņiem plēšam astes daļas un līmējam vienu otrai virsū. Un tagad seksti. Nu, un tagad atliek gaļa rotāšana. Ja mēs jūtam, ka esam piekusuši, tad varam arī atstāt šādi, jo arī uzliekot glazūru, tas rotājums var būt skaists, ko vienkārši krāsas sapludina. Bet, protams, gaļa rotāšana ar virbulīšiem un stekiem attīsta bērnam pirkstu motoriku. Tā kā, ja mums ir laiks, mēs varam to turpināt. Un tā gailis gatavs. Un tad atceramies, kurā vietā šajā
istabā bija gaļa glezna. Nu, tā kā tā ir glezna, kuru būs jāpiekarina arī pie sienas, tad mums ir vajadzīgi caurumiņi. Ar kokteļa salmiņu izturam caurumiņus, lai nav pārāk malā, bet tā, kad var noturēt gleznu.